Dragons. Neveselīgs ziemas rīts, augsts sestdienas, ja? Ko es daru? Braukšu strādāt atkal pie laiviņas, ja? Nebūs nekāda ledus, zemledus makšķerēšana vai kas, kā jau jūs zināt, Aleks ar tādu nenodarbojās. Labrīt! Un, jā, ieiešu reku hesītī brokastis paēst. Un, zinu, neveselīgi un tā, braucam uz garāžu. Ir sākušies tapsēšanas darbi garāžā. Interesanti. Nu jau viss paliek smuks un tā. Brokastis pāsts. Esam garāžā, esam iekšā garāžā. Varu jums nedaudz apstāstīt, kā man te gājis. Parādīšu arī ar bildēm. Es domāju, nebija jēga man te īsti rādīt tur to laminēšanas procesu. Mēs jau to skatījāmies rūpnīcā, ne? Nu, šāds te jau tagad ir laivai. Viss jau iekšā salons. Parādīšu jums. Lūk, video var uzlikt, kā mēs kasti atvedām. Kādu no rūpnīcas atved uzreiz garu kasti. Man viņi bija jāpiegriež, lai viņu iesēdinātu iekšā. Tad bija tā lielā plakne, ko atvedām vēl no rūpnīcas, kas bija staigājamā priekšas platforma. Aiztaisīšu te, pataisīšu te ciet. Vai paņemšu te lādētāju ārā kamerai. Pataisīšu ciet, varam pastīties, kāda ir šitā platforma, ja? Šāda te staigājam smuka, liela, 2 metri garumā. Te pa vidu mums būs zivju kaste. Vākus jau es uztaisījis, šitie jau bija ūdens droši vāki. Šitai kātu kastei arī, lūk, ir maliņa. Šeit apkārt šī te. Tā nodrošina to, ka mums reku ūdens izturība ir labi, ja? Esmu jau ielicis iekšā, lūk, šito te gumiju. Tas ir, lai aklamatoriem. Tur man stāvēs aklamatori galvenā glabātuve, ja? Viens aklamators tur aizmugurē stāvēs, tur, kur motors būs. Bet, kā mēs redzam, es pilnīgi visu. Te uzliek bildīties, kā es esmu, piemēram, pakaļējo kasti, varat apskatīties, cik smuki jau viss izskatīsies un kā es savilkts. Bet tā bija tikai piemērīšana. Arī šitai kastei te arī viss jau bija smuki savilkts un tā bija tikai piemērīšana. Tagad es visu jaucu ārā pa reizinātājiem un lieku sāku uz līmi iekšā. Jo šitai kastei jau mēs redzam, es jau vakar jau šeit esmu jau sācis jau tapsēt. Šeit jau kātu kastei jau iekši ir iztapsēts, šāds būs viss salons, ja? Šāds te mīksts iztapsēts. Nu ko, kur ir arī slēdži, paldies Boatshop, viņi man ir baigi palīdzējuši šajā projektā ar atlaidēm. Patiešām savādāk es te būtu, es nezinu, ko darīs, tas ir ļoti, ļoti dārgi viss. Ja mēs gribam tā smuka, lai pēc feng shui viss ir. Šeit ir elektromotoram, es uzlaminēju plāksni, lai būtu taisni un šeit liksim virsū elektromotoru priekšējo, kas ir tas ankurs. Te viss ir stingri no iekšpuses izlaminēts, no virspuses uzlaminēts. Šeit es esmu izdomājis, ka, lai priekšējais ehalots nebūtu man ne uz kādām kājiņām jāliek, tad es viņu iesēdināju, pastījos, tā kā citās laivās, kaut kādās krūtās amerikāņu vai ukraiņu tās finmala ražojumos. Iesēdināju viņu uzreiz plaknītā iekšā. Stikls šķiedrai, nu labi, tas pats ir arī metinātājiem, ja? Viņiem viss ir iespējams. Tāpat kā es no šķiedras varu uztaisīt, man ir iemācīts tāpat arī metinātāji. Jebko, ko tev sirds kāro, tu vari uztaisīt. Lūk, šeit tām pašām kastēm ir maliņas, ja? Šīs te plasmas, PE saucamais plasmas, ja? Apakšā, lai ir, kur sēdēt, vākam šeit virsū, aiztaisam ciet, viss ir skaisti ciet, ne? Šeit būs zivju kasti, parādīšu, hop, attaisam vaļā, lūk, šāds te attaisāmais, ja? Ar atslēdziņu te var, hop, ciet, viss vaļā, ja? Un šeit zivju kaste ir man. Es sākumā biju domājis, ka no aizmugurs nāks viens sūknīts. Tas mazais sūknīts, kur viņš man ir vispār. Paņemšu sūknīti, kur šitas te sūknīts. Domāju, ka no borta šeit no aizmugurs ņems ūdeni. Šeit no šī cauruma viņš. Domāju, ka vienu sūknīti aizkačāšu uz zivju kasti un tad uz pašteci tecēs tas ūdens ārā. Es domāju, lai man nebūtu nekādas te pašteces, ko kasti jādomā, es nopirku vēl vienu tieši tādu pašu sūknīti un man zivju kastē viens sūknīts kačās iekšā ūdeni, viens sūknīts kačās ārā. Nu, ot, tā. Tad pa trubām mēs, tas sūknīts, tad viņš būs aizmugurē, tur pie bildēs varēs redzēt, es varu pielikt, parādīt jums, nu kā tur aizmugurē iztīsies. Un lūk, šīs te trubas abas divas. Es tur ļipiņas esmu uztaisījis, tās ir benzīnbāka, ko pievilkt klāt. Lūk, ir vaduli, pa kurām iet trubas, aiziet, lūk, lai viņas tur nemētātos, ja?
trubas iet pa turieni, viņas iet iekšā tur pa to kasti. Virs kastes tur ir 50 truba tāda iekšā, kas ir vadiem. Nevis virs kastes, bet virs tām trubām. Tur pa apakšu iet. Jā, tur man būs galvenais ehalots, jo es tur sēdēšu. Tur maliņā. Un, jā, tur man ir slēdzīši smuki, arī degvielas līmeņi. Devējs, ka es braucot reāli sēžu tur, es redzu, jā, man būs jāpaliecās un bišķi, lai viņus ieslēgt, tos slēdzīšus pilnīgi nekas. Bet es viņus visu laiku redzu, man nav jāgriež galvu, es arī braucot. Jūs zināt, cik liels ir motors, tur būs nopietnas ātrums ar tādu braucot. Kā mēs smējāmies, sacensību startā vairs neviens pa mums neņirgāsies. Neko, tāpatās jau neņirgājās, mums jau bija arī pirms tam viss čotki un forši. Bet, jā, pa vadiem runājot, vadiem lūk skaisti šādas te vaduliņas aizklikšķināsies šeit. Visi cieta tādiem, jā? Redzam, cik skaisti. Šitā te, un vadiņas mūk mums sajiet iekšā pa šādām te vaduliņām. Tas ir apgaismojums kastē. Visās kastēs būs apgaismojums tehniskajās abās lūkās, kas ir tā, kur ir bāka, un šeit, kur būs akumulātori, tur būs sarkans apgaismojums kātu kastei, un priekšējai kastei būs zils. Zivkastei, diemžēl, nebūs apgaismojums, nu, es domāju, nebija vajadzīgs. Kāpēc man tik liela zivkaste? 110 cm. Tas tāpēc, lai lielās līdeks es varētu ielikt pirms atlaišanas iekšā, paskatīties, kā viņi uzvedās, iedzīt viņai svaigu ūdeni iekšā, ieliek iekšā metrīgo līdeku, paskatos, lai nebūtu tā, kad mēs viņus kaut ko labu gribot atlaižam nomiruši jau dzīvnieku, principā, kurš iepeld niedrēs, nomirst, un kaut kādi bebri nē, bet kaut kādiem dzīvniekiem tur sapuvuši vārnas, ēd tur viņi sapuvuši. Ja? Tad labāk mēs paši uztaisam viņu kotletēs. Es vienmēr tos atbalstīs. Netēlojam nekādus, tas ir mans uzskats, netēlojam nekādus varoņus. Ja? Ja tā zivs nav izdzīvojusi, tāpat tās lielās līdeks, viņa var būt veca, viņai var apstāties sirds pie tās slodzes, ka mēs viņu ķeram vai kā. Nu, visādi ir iemesli, kas var notikties tai zivī. Un tāpēc es viņu ielikšu iekšā, paskatīšos uz 5-10 minūtēm, kā viņa uzvedās. Ja viņai viss ir kārtībā, piedzīšu atkal svaigu ūdeni, pastīsimies, kā viņa uzvedās. Ja viņai viss kārtībā, mēs viņu laizam smuki atpakaļ. Attiecīgi citas zivs asars vai tādus, ko mēs ķemam ēst, vai zandarts, mēs smuki liekam iekšā, un viņi mums ir svaigi līdz copes beigām. Nu ko, mīļie, jaucu es ārā visu, baigais darbs, jā, visas šīs te notekas. Pakāpsim iekšā šeit, jā, visas šīs, ko mēs te redzam. Šīs te visas notekas, kas te ir, jā, uzlikšu tulīt, mums te apgaismojam ieslēgšu. Ui, man te kaut kāda ballīte, kas te? Val. Nu, lūk, mēs redzam šīs te notekas visas, jā. Man viņām tur galos nāks, lūk, šādi te, visādi ar pretvārstu iekšā ūdens. Nāks virsū, man viss ir jāsaliek uz germētiķi saucamo, uz līmi, lai tur ūdens neietu, ja? Cauri. Es esmu visu piemērījis, bet tas ir tā, lai ūdens neiet cauri. Nākamais runājot par šiem te hamutiem. Pusies pirku Vurcā, Saldū veikalā, pusies pirku Bočopā. Neatšķirās vieni un tie paši hamuti, bet hamutiem ir 3 veidi. Ir gan jau ka vēl vairāk. Ir melnā metāla hamuti, šies te savilces saucamās, ja? Lai ūdens neiet garām. Ir melnā metāla. Melnā metāla mums, protams, sāks pūt ar laiku. Tad ir nerūsējošā tērauda ar melnā metāla šo te skrūvīti. Ja? Un tad mums tā skrūvīte sāks sulbēt pēc kāda laiciņa un paliks brūna. Bet paši dārgākie, jā. Es pieliku palādēties kameru, jā, man te atkal izslēdzās kaut kāda figūra, nezinu. Jau no paša sākuma šitās GoPro, ka nopirku. 2 kameras nopirkt, lai varētu taisīt šitās epizodītes, un dīvaini ir tas, ka no 4 vēl 2 baterijas pa virsu nopirku, no 4 baterijām 3 jau ir nodegušas, ne no kā. Un šitā pēdējā arī man te vēl, latviski sakot, čakarējās, ja? Pa tiem hamutiem pabeidzot, ja? Hamuts ir, jā, ir vēl pēdējais iespējamais variants, ir gan nerūsējošā tērauda hamuts, gan nerūsējošā tērauda tā pati skrūvīti, ja? Padārgi ir viņi, jā, bet tad mēs zinām, ka mums nekad nekas nebojāsies. Lai cik mēs ilgu laiku arī atstāsim to, nekas nebojāsies. Šodien biju uz veikalu, lūk, paņēmu katram bortam, būs šādi te, uzlikšu uz sāniem.
kad paņems mums tumsā, ķersim zivis. Vienā pusē būs un otrā pusē, ārpusītē. Pieliksim šitādus te, kad ķersim tumsā zivis, tad būs uz slēdzītes kā pieķersies kāda zivs mums, vai tas būs uz vienu bortu vai uz otru bortu. Ieslēdzam iekšā apgaismojumu, mums ir smuki apkārt laivai, viss gaišs, jo šitajiem te lukturiem, lūk, viņi vēl dod arī uz sāniem gaismu. Viņš šauj uz priekšu un arī uz sāniem. Un tad vēl nopirku, šitie man ir, šitie šodien iegādāti. Un tad vēl nopirku priekšā purnam šādus te tālās gaismas. Lukturis būs pašā purnā zem elektromotoru, lai tumsā braucot mums viss ir droši. Vēl ir, protams, man palicis kaut kāds drošības aprīkojums sapirkt un tā, bet pārējais principā viss jau nāk man jau sapirkts diezgan daudz. Jā, šodien ņemu, skrūvēju tāpat šīs te stropējamās aizmugurē stropītes, kur mēs liekam cilpas, stropējam, liekam šitās te, lai varētu pieštrupēt pie laivas viņas. Tas arī viss jāliek uz līme, esmu jau to samērījis, salicis, bet tas jāliek viss uz līme. Runājot par kaut kādiem, šeit nāks ārā degvielas. Man ir te no augšas, jā, te man ir, pirmkārt, es ielicis apgaismojumu, te tā smuki. Motoram būs, kad tumsā brauks, motoram būs apgaismots aizmugurē, viss, jā, te tajā, kas te tā mutīti, jā. Te krāsies ūdens, arī šitajā mutītē būs iekšā notecītis. Redz, ko ir notecīts šitāds te, vēl būs uz aizmuguri iekšā, lai ūdens iztek ārā, ja te kādreiz iesit ūdeni iekšā tajā, ja? Bet šīs te vietiņas mēs rekur ar šitādu ten izejas smuki, lai mums tur arī ūdens nesistos iekšā, šādas tie izejas var Boldshopā nopirkt, arī vadiem tādas ir, jā, par mūziku, jā, lai tas radio skan, man apnicis klusumā runāt, YouTube man nemaksās naudu par šo sēriju, tāpēc, kad tur ir nesaskaņot mūzika, apakšā skan, bet, pie šiem 2,5 skatījumiem, tur tāpatās pārskait 5 eiro, tā kā es domāju, ka es iztikšu ar šo te lielo atalgojumu, ka man viņš nebūs. Runājot par tām trubām, jūs redzējāt, ka man visas trubas šeit iekšā, vai tās būtu šīs trubas ūdenim, vai jebkuras ūdens trubas, viņas pēc idejas varētu ņemt, likt. Es skatos, rūpnīcās arī parasti liek šīs te trubas, ja? Bet tās ir dārza laistāmās trubas pēc idejas. Viņas var blīvēt kā gribi, kaut vai ar 2 hamutiem. Viņas tāpatās laidīs paliks augstumā, viņas paliek cietas. Te arī vēl nav uzsilus garāža un diezgan augsta temperatūra. Mēs redzam, tas ir galīgi cieta tā truba. Un viņu var blīvēt kā gribi ar hamutiem, viņi tāpatās laidīs cauri. Nav tik liela tās cenas atšķirība. Lūk, ir hidroliskās šļaukas, kas ir degvielas. Ir degvielas un hidroliskās šitās, ja, šļaukas ar kordiem iekšā, bet viņas ir mīkstas, rekur, mīksta gumija. Viņas vienmēr ar vienu hamutu savalkot, būs viss baigi forši. Tādā ziņā, kad uzreiz uzliekam ar rezervīti, lai tādas bišķiņi piemaksājam, bet uzliekam to trubu, lai mums nebūtu tur ūdens netecēt un ko. Nu ko, pafīrēšos, jā, lietiņas, ko es viens pats varu, sagaidīšu Tomiņš atbrauks. Man vajag te, lai patur pretī tām noticēm no ārpuses, viņas pievelkot šitās te, kas man te ir tās notečas šitās te, jā, viņām no ārpuses pievelkot. Man vajag, lai viens patur pretī, lai viņas smuki pievilktos trakā, jā. Tur ir rekur, Tomiņš mums kalendāru uzdāvināja, Tomiņa firma Koda Manufacturing, ja? Tad ir, mēs smējāmies, Čeļi teica, ka tā būs tā kā īstajās garāžās pienākās, savādāk man tikai numuri pa sienām un tā. Nu tas tāds joka pēc. Bet arī degvielas reku bākai ventilācija, ja? Ventilāciju vajadzētu likt, ja man ir te degvielas korķis būs šeit, ja? Tad viņu vajadzētu likt gandrīz vienā līmenī, ja ne augstāk, ja? Ja viņš būs, kad mums viņu vajadzētu īstenībā pat augstāk. Man nav te, kur augstāk ielikt, bet ja būs ventilācija zemāk, tad mums pa ventilāciju jau sitīs degvielu ārā, bet pistoli vēl neatsitīs apakaļ, ka mēs liesim degvielu. Bet man būs bišķi zemāk tā kā
Domāju, tad, kad man atsitīs pistoli apakaļ, tad arī, varbūt kādu pilīti izpilēs ārā degvielu. Visādi citādi, jā, tas pats, kas vadiem, ko es tur savilku iekšā, lūk, vaduliņus, kur nāks smuki vadi, jau es esmu salīdzis, jā, ar skrūvītēm smuki klāt, tas nav līmēts, tas ir uzreiz ar skrūvēm pielikts klāt, lai ir tā, kā vajag. Bugatierim vietiņi, jā, tur mums ir blakus. Degvielas filtrs, viss tā kā vajag. Salona apgaismojums arī smuki jau ir savilkts, lūk, tās mazās, redzat, lampiņas tās, kas ir kur, jā. Salona apgaismojuma lampiņas. Nu tā kaut kā. Telefonu varēs uzlādēt. Nu ko, pacīnamies, sākšu to aizmuguri. Es domāju, šodien paņemšu, salikšu to aizmuguri, visu savilkšu. Te tās notekas, priekšā arī zivkastē man ir jāielīmē notekas. Un principā, jā, principā tad ir jāsāk tapsēt. Man te atbrauks vēlāk viens no vietējās, no laukiem. Blakus no vienas pilsētas kursīši, mums Saldus rajonā ir kursīši, un tur ir čalīts, kas tapsē mašīnām, apvelka mīksto mašīnām šitos salonus un griestus un tā, un es viņam palūkšu, varbūt mēs varam pa kaut kādu foršu atalgojumu kaut kā vienoties, ka viņš man atnāktu palīgā, lai tā zolīda viss ir smuki savilkts tur tas, jo te visi pagaidām ir baigi forši savilkts, jā. Laivai pa izturību arī, ja mēs pieķeramies izturībai, nu es tur pielikšu atkal video klāt, parādīšu jums, kā mēs te līmējam. Tur pa vidu visur ir starpsienas, tās ir starpsienas, visas, jā, salīmētas no abām pusēm. Kastes ir no augšas ielīmētas iekšā, viņas ir arī ieliekušies, esam no iekšas, visās kastēs vēl no iekšas izlaminējuši. Tā, kad izturības ziņā ļoti izturīga laiva. Ūdenī nav tāds vilns, pret kuru tur būtu kaut kas varētu notikties un tā. Piekaba arī, ja runājam par to piekabu, atvilkām, uzlikām virsū, jūs redzējāt, tai sērijā galīgi šķībi, tur palika virsū. Piekaba atnāca vienu dienu smuki, paņēma pārurbu, visus tos stiprinājumus, kas tur apakšā bija. Pārurbu lielākus viņus. Nevis lielāks, bet vairāk. Lūk, un mēs redzam, cik skaisti visi riteņi mums guļ virsū, ja? Laiviņi smuki taisni mums stāv virsū, ja? Lūk, tālākais ritenis. Viņus visus var šeit ar šito te pavelkam vaļā, pieregulēt gan augstumu riteņiem, gan šitā, gan tā. Kā mēs gribam, saregulējam sev, lai mums ir, jā, jo katrai laivai ir savādāk tas ķīļa, nu tas ķīls apakšā, ja? Un šī ir diezgan plakana laiva, nav dziļš tas ķīlis, viņai ir 3 ķīļi, viņai nav viens dziļš, bet 3 ķīļi, līdz ar to viņai ir atkal savādāka forma, un mums katrai laivai jāpieregulē šī piekaba pie katras laivas atsevišķi, bet es saregulēju, jā, tur tālāk redzam, tur man ir tapsējamais materiāls jau viss, nu ko? Te ir kaut kāda materiāla trubas, kas ir palīdzis. Sākumā jau bija šitādas nopirktas, bet te es izdomāju, ja es reiz tājas priekš sevis, tad es tājas priekš sevis. Kā jau es teicu, ir dārgāk, bet, nu jā, pastīsimies, kā no priekšas mums tas pasākums te izskatās. No. Skaisti? Man jau liekas skaisti. Viss. Šeit atkal, kā es teicu, te mēs liekam krēslu kājas iekšā. Zivkastīts muki, hop! Varam aizslēgt zivkasti ciet, lai neviens nenozakt mūsu šīs te zivis, ko būsim noķēruši. Šīs te baigi izsakos, jā. Bet arī laivai lūk pa bortu, šāds te tas borts, jā, vēl viņam bišķiņ jānoņem ir maliņi nost, bortiņam noņemsim, nofleksēsim. Un tad nāk šāds te fenders, jā. Redzam šāds te liels profils gumijas, lai mēs nesatraumētu kaut kad vai sacensībās, vai kur mēs atstājam pie laipas laivas arī lielu, lai viļņi, kas sit mums laivu pret maliņu, mums ir rekur amortizators, kurš smuki noņems tos triecienus. Nu tā, lieku, atcerēšos atkal, ka jums kaut ko pateikt, tad kaut ko pateikšu. Pastrādājam. All I need is one scale, a couple bells. Came in this shit by myself. Dawg, why you fuck his girl? Shit, cause I'm a player. Quarterback, no NFL. Ay. Drippy in Chanel. Playing high, go see in the mansion with my little girl. Elevator was too crowded, so I took the stairs. The whole industry was hate, so now I give them hell. Businessman, I invest a whole million in the mail. Yeah. I treat bitches like some shoes I Par līmi, ko mēs līmējam, ar ko es visu līmēju iekšā
blīvēja, līmēja klāt visu. Tā ir no Norvēģu uzņēmuma līme, ar kuru līmē gumijas paklājuši klāt zirga pārvadāšanas trēlers viņi ražo, un ar šo te līmē klāt apakšā gumijas paklāju, pa ko miņājās zirgs. Nu, ja zirgs nevar viņu dabūt tur nost un pielīmējās smuki klāt, viņa ir līdzīga, pēc idejas viņa baigi līdzīga šai te mašīnas loglīm viņi varētu saukt, ja? Melni tādi dikti, tāpēc svelku cimds un dikti smērē, bet viens, kas ir, es uzreiz pielikšu, viņi ir jāpasilda. Viņi ir drausmīgi bieza un pasildīšu, bet jā, visas skavas, arī tās, ko es te tikko, šitās skavas un visu mēs liekam uz līmi, lai mums nenāk nekur ūdens iekšā. Ja? Pēc tam mēs, kad es būšu savilcis, es parādīšu par to uzbūvu vairāk, tad varēs arī saprast, kā te ir izprojektēta tā laiva. Laivai grīdā ir iekšā šī pakaļējā kaste, kas ir laivai, ja? Ko parasti pielikšu to līmi, lai viņš te mums pasils līme. Bet runājot par šo pakaļējo kastu, šo te, jā, šeit ūdens neies vispār iekšā. Parasti laivām šeit krājās ūdens iekšā, šeit aizmugurē. Un tad pa aizmuguri viņš te pa to vidu tek ārā. Man tas viducīts ir atstāts tikai, ka es mazgāšu to kasti kādreiz, ka būs netīri vai kā, tad izliet ūdeni ārā. Šīs te notekas, viņas ir ar grīdu vienā augstumā, jā? Šīs virs grīdas viņas ir. Un tur grīdā, tālāk laivā ir iekšā sūknis, kurš pats sapratīs, ka viņam ir ūdens ap pludiņu iekšā. Ir sūknis. Viņš pats sapratīs, ka viņam ir ūdens ienācis iekšā. Tur tas mazais nodalījums, reku mēs redzam, šitas te vāciņš, kas te ir šitas, jā? Zem viņa ir automātiskais ūdens sūknis. Ar pludiņu iekšā Bočopā ir visādi veidi tie. Viņi var dabūt bez pludiņa, ka pats ieslēdz. Šitais ir pašam ieslēdzams un arī ar pludiņu. Automātiski viņš pēc pludiņa sapratīs, ka viņam ir ūdens iekšā tai kastē. Viss no laivas, kas nāk, jo tur no visas laivas krāsies tur ūdens tik tai kastītē grīdā. Bet ne šinī kastē. Tajā kastītē, tur uz priekšu. Ja? Un tad, kad sūknītis sapratīs, ka viņam ir ūdens, viņš te malā mēs redzam pa šito te pats kačās ārā ūdeni. Šito te. Viņš pats izkačās ārā ūdeni. Bet, ja kādreiz ir tā, ka iegāžās milzīgi viļņi iekšā vai kaut kas notiek sūknim un kas vai kā, un tai kastītei iet ūdens līmenis pāri, tad būs tā, ka Norvēģijas, nu, kaut kādiem zvejas kuteriem, kā parasti varētu teikt, nezinu, ir, redzat, virs grīdas tas, ja? Tad viņas tās trubas, rekur, tie melnie, tie ir pretvārsti. Viņi laiž ūdeni tikai uz vienu pusi, Bočopā tādus var dabūt. Viņš laiž ūdeni tikai uz vienu pusi. Man būs divi tādi uz aizmuguri, rekur zemākā punktā. Ja? Tas nozīmē tā, šī grīda, pati laiva ir augstāk par šiem te punktiem tur lejā. Tas nozīmē tā, ja šī laivā notiek kaut kas bilžu sūknim vai kā un gāž ūdeni iekšā šeit, tad pa tām notecēm, kas ir virs grīdas mums, ja? Ūdens, kas ir pa daudz, viņš viss uz pašteci tek nost no laivas un tek ārā pa apakšējo punktu. Tek nost. Tātad arī pa nakti, ja mums kaut kas notiek bilžu sūknim vai kaut kādam sūknim un mums ir liels lietus, līst ūdens iekšā vai kas, viss ūdens, nekas nevar notikt laivai, viss ūdens, kas nāk augšā, viņš pats iet lejā. Un pretvārsts nelaiž viņu tā kā apakaļ. Diezgan krūta feature, tā gan ir forša feature. Un arī, ja mums kādreiz ir kaut kāds emergency vai kaut kāds, mēs braucam tur pa lieliem viļņiem, iegāžās vilnas iekšā vai kā, viņš pats smuki pa tiem caurumiem izrauj fiks viņu ārā. To ūdeni. Un bilžu sūknis arī, protams, strādā, bet papildus tie viņam palīdz. Ja viņš netiek galā, tad tie caurumi vēl palīdz uz pašteci. Ūdens tiek nodzīts no klāja. Un kaut kā tā, turpinam fīrēties. Motoram uzlikšu masas slēdzi. Tā man te nepareizi ir ielicis kāds viņu. Nekur. Motoram šitais būs te iekšā blakus. Blakus akumulātoram būs masas slēdzes, lai kādreiz ir kaut kas man notiek. Es nenoraušu tāpatās ātri.
saucamās klemmes motoram, ja, kas ir virsū uzliktas. Ja. Tāpēc viņš visu laiku būs varbūt visu vasaru ieslēgts šis masas slēdzīts. Ja. Mēs varam arī traktoru veikalos nopirkt, bet tas nebūs tas. Pirmkārt, te nerūsējošā tērauda slēdzis viņš. Šitajos boatshopā ir visādi veidi. Man vien ir 3 veidi laivā. Ja, šis būs lielajam motoram. Mēs viņu varam ieslēgt, mēs viņu varam izslēgt. Un vēl viens, ko mēs sacensībās varam, es saku, pa tām klemmēm, es viņus nenoraušu tik ātri, tāpēc, lai es varētu atraut vāku vaļā, ja kaut kas notiek, es varu klikt fiksi, izslēgt ārā padevi uz akumulātoru motoram, elektrību noslēgt nost. Jā, tas būs arī tādā, kādreiz, ja kaut kas notiekās. Bet tā viņš visu laiku, principā, stāvēs ieslēgts. Sacensībās, ja mēs atstājam pie dokiem laivu, šitam te masas slēdzim ir forši, ka mēs viņu iesviežam un šito paņemam līdz mājās. Un viss. Un zaglis var pienākt un kūkot, un bez šitās atslēgas viņš viņu ieslēgt nevar masas slēdzi. Tādā ziņā tas vēl tāda forša. Tas vēl tāda forša, tāda fīčiņa, ja? Piemērīšu, kur man te speciāli pielaminēja, te tāda speciāli pielaminēja, kur tāda ļipa šito es te uztaisīšu caurumu, un tur viņš man smuki būs. Es jau biju tā arī domājis, jau pirms tam, ka es likšu tur masas slēdzi apmēram, un tā man sanāk, ka tā arī būs, ka es tur arī likšu to masas slēdzi. Reku paņemam kroņurbīti, paskatāmies, vai mums ir pareizais diametrs, liekam iekšā akumulātora skrūvu griezī, šita ten, liekam iekšā. Paņēmu no salvi, no blakus garāžas. Paņēmu, domāju, ka tām noticēm, ko es tur taisīšu, ar kādu atslēgu varēšu pievilkt, bet tur laikam vajag to stelu atslēgu. Paņēmu Saulis, man aizdeva. Vispār paldies Salvim, Dairim. Viens man ir Dairis krāsotājs blakus. Pa kreisi no manas garāžas. Pa labi man ir Salvis, kas servis viņam ir. Dairis ir krāsotājs. Salvis labo vienkārši mašīnas un viņam ir servis. Bet brīvajā laikā viņi taisa Volviķus, vecos Volvo atjauno. Ieiesim pie viņiem iekšā, es aiznesīšu atslēgas atpakaļ. Pateikšu paldies Salvim, bet man nedarēja tas nekas. Bet ieiesim, es jums parādīšu, kāds Salvim ir, kādus viņi taisa Volvo atjauno tādas, kas spīd, tā kā ruņš paukt, jūs drīkst tā teikt. I don't give girl flowers, I'll give you good wood though. If you want me all for yourself, then darling, you probably should go. There's no way I'ma stand in the rain. I can still make you say my name, say my name, say my name. Life without me might drive you insane. I don't give girl flowers, I'll give you good wood though. If you want me all for yourself, then darling, you probably should go. There's no way I'ma stand in the rain. I can still make you say my name, say my name, say my name. Life without me might drive you insane. Nah, babe, I can't make your day, but I can make your night. See, I ain't the trusting type, and this love's not love. And she said I'm done this time, cause you make love to me like I'm the one, then run off and duck my calls for a month. Make me feel special, then like a mug. Got you up in my guts, but I hate your guts. I come back, darling, why you ranting? Girl, I'm single and I always have been. Never promised you nothing but panting, sweating and plans on a late night antics. She said you don't show me no respect, and you're only calling me for the sex. At least I cool, cause the rest just all come crawling. I don't give girl flowers, I'll give you good wood though. If you want me all for yourself, then darling, you probably should go. There's no way I'ma stand in the rain. I can still make you say my name, say my name, say my name. Life without me might drive you insane. I don't give girl flowers, I'll give you good wood though. If you want me all for yourself, then darling, you probably should go. There's no way I'ma stand in the rain. I can still make you say my name, say my name, say my name. Life without me might drive you insane. Might drive you crazy, psycho, I'm wavy so I'm texting typos. But you know what, I'm on command, girl, we can stay up all night to the light show. She said if I'm coming to talk, ain't coming to control. And I'm bored, not some little whore, comedy time. Paņem, ko iedod šur. Rekur atbrauc ciemos, rekur to viņš arī brauks pēc tam. Karoči, šitie ir palīgi, rekur čaļi, kas paši ir taisījuši un tais laivas. Rekur. Parādīsim, kāda Raitis ir uztaisījis. Tā ir tieši tā pati laiva, kas šī, kur mēs tagad sēžam iekšā. Tagad iti beigais atspīdums ir, paņemsim nost. Šitā te. Kāpēc viņš šitā mums dara? Reku paskatieties, kāda ir Raiti. Nevarētu būt tā, ka nevarētu paklausīties. Viņa ieteikumos arī, ko čalis iesaka atbraucot, vai ne?
Rekur. Visu. Labs, vecīt. Labs. Rekur šī tāda delaiviņa. Nu, skaistums neaprakstāms, vecīt. Ļoti skaisti. Ar uzlīmu pavisam cits uzreiz. Nebija uzlīma, pirms tam pavisam cits skats. Labs. Labs. Rekur. Šitās notecītas tagad. Aizs no āras atmēra, lai mēs dabūties te nepiedomāju un aizlīmēju ciet un tajā atķeni netiek klāt. Mums vajag šitajos stūros tur apakšā ielikt notecis. Tagad mēs te šitās te divas katrā stūrītī, un tagad mēs viņus te atmēram. Cerams, ka trāpīsim. Jātrāp, ne? Nav varianti, vecīt. Galīgi nav varianti. Dre shit, I'm still ruthless. Thug life, outlaw, I'm on that pop shit. Pull the trigger, let it sing, I'm on that clock shit. For real though. I'm aiming for your top, bitch. For real though. Take them heels out before you jump up in this drop, bitch. She asked how much cough syrup in my cup, that's a lot, bitch. Ain't no more purple, so I'm drinking yellow snot, bitch. Got some choppers, got a plug, then I got rich. Cash that on 3 Lamborghinis just to pop shit. I brought the millions to the circle, nigga, mob shit. I pray to God my son don't get cursed for some shit. Jā, es domāju, Jā, un kad tu saka, šits makļauts, ne, bet nopū. Viens ārā, jā? Nu, jāizņem ārā ir tas gabals, lai var izot. Jā, tur pa vidu ir transītī, mums jau te pakaļējā daļa saucās translaivai, jā, un transītī ir iekšā, pa vidu ir faņors, finieris, jā, un finierītī. Kur ir atslēga? Atslēgas ir te. Un finierītī daļa, kā frēzīti. Kroņurbītis saucamais, jā? Frēzīti, kroņurbis, kā viņi sauc. Bet būs forši, atmērījām jau. Te arī tas tranču biezums mums atklājās, jā? Cik mums ir vecīt? Jā. 2,7 cm, tas ir 3 cm biezumā, jā? Trancīši. Vienā pusī te jau ir, un otrā arī būtu ieliksim. Protams, apakšā, tur ir notecis nāk. Tur ir mazāks, jā. Plānās ir pašā. Nē, nu tas jau ir te ir, tāpēc, ka tur tāds bija arī izgriezts. Bet šita uzreiz te jau arī jau ir, kur jau biezums, jā, mēs redzam, ir arī jau, cik tur ir jau. Tas pēc 2 puses. 2 puses. Šitās ir lielāks notecītas, reku mazās notecītas. Super. Super. Izdevās, ecīt. Tēma. Reku mērītājs riktīgi atmērīgi, labais. Kā maucām tā bija. Reku no iekšas var redzēt visas vienā ar caurumu. Un skaisti, vecīt. Un skaisti. Tā, sākam, sēdinam uz līmes iekšā, ņemam līmu, būs uzsilusi. Un visas notecītas pēc kārtas. Visas liekam iekšā. Šito pretī varēs ar šito paturēt, ne? Jā. A pēc tam dabūs viņu vaļā, ka viņš būs ielīmēts iekšā. Šito dabūs pēc tam vaļā? Jā? Dabūs. Reids saka, ka dabūs. Ūdens taču iekšā neies, nav jau vecs lāja. Viss ir sagatavots. Tūlīt Tomiņš brauc. Tomiņš tūlīt brauc ciemos, atvedīs mums ataukotāju. Spiežam iekšā līmes. Tajos, lūk, visu uzgriežam, viss sagatavots. Raids no otras puses pieturēs, es no šitās puses vilkšu klāt. Un tad jau tā pakaļējā kaste būs tuvu finišam īstenībā, vecīt, ne? Diezgan tuvu būs. No otras puses atkal brālīti tā, kad motoru prasītos tagad likt klāt, lai tiek viss smuki pieskrūvēt skrūvas. Man taču pēc tam te būs viss atkal liks iekšā. Ko tu pēc tam netiks jau pēc skrūvēm klāt? Tad taču skrūvas ies cauri transitu. Lai viņš tur stāv, apklāšu to motoru un viss. Domā, nopatēs baigi? Ko tu skrūvas liks arī pašā apakšā? Tā ķēpa viņam baigā. Es tur nomērīju viņam, man liekas, apakšā zem tās sienas arī sanāks šita. Jūs slēdzat? Nē. Man ir no kastes. Jā, nu tevi kastē ir 2 un apakšā ir vēl 2. Viena te līdz ar apakšu un 2 ir augšas. Man bija tik liela, viņa ir tik gara tā ķepa, ka es tā mērīju, ka viņam diezgan sanāk augšā 2 un apakšā 2. Nu. Labi, neieliks bāku tagad. Bāku ieliks pēdējā. Tad jau tu tiks klāt.
Kāpēc viņš nevar stāvēt? Viņš stāv, nu jau uz piekaps, viss ir virsū. Ne? Liekam virsū un miers. Vienkārši, vieglāk būs strādāt, Fender būs vieglāk uzlika no motors un... Nu jā, tas gan. Apkārt to. Paklāja apvilt būs vieglāk apstrādāt ar visu maliņas. Tas motors būs pa kājām reāli. Jā, tas gan. Raiču, tev ir taisnība. Tūlīt dosim virsū. Viss ir attaukots. Tomiņš atved mums acetonu, parāda kamerai čau. Epizodē. Sveiks, Tom. Raiču arī smaida. Ir gatavs, viss sagatavots, viss. Līnīti ir uzsilusi. Kur tur ir? Kur mums tur silst? Rekurs stūrīt. Tur līnīti mums tur silst, jā? Dosim virsū, jā. Rekurs līnīti arī ir iekšā. Tā mums šodien baigi ražīgā diena. Emocijas esmu piestāvis.